Kad tu vienkārši dabūni klientus bez maksas, principā, vai ne? Pirmo apselu vidēji pērk 15%. Nopirkuši ir bišķi zem 300. Kādā periodā tas ir? Kaut kādas 6 pilnas nedēļas varētu būt. Tur atcerēties ielikt vienā platformā, otrā platformā. Man tas ir, ja godīgi, tāds tā kā zobs sāpes. Bet ar maksas reklāmā tas ir vispār cits stāsts. Maksas reklāmas ir the way to go. Čau, Edmund. Čau, Nik. Čau. Prieks tev satikt. Apusē. Kā tu pateiksi 60 sekundēs, ar ko tu nodarbojies? 60 sekundēs. Labi. Laikam 2 virzieni. Man ir pamatdarbs, kuras vadu diezgan lielu pārdošanas komandu. Un otrs, tas, ko es sācu paralēli darīt šogad, ir tīri dalīties ar savām zināšanām pārdošanas akadēmijas ietvaros Latvijā. Un pārdošanas akadēmija, ko mēs uzliksim uz ekrāna, tas ir šitā mājaslapa, ko mums ir mājaslapa. Te ir dubulto pārdošanas rezultātus, iebildu meistarklasa, augsto zvanu meistarklasa, komūna. Un tad te ir tādi tā kā produkti, ja drīkst tā teikt, vai ne, kur ir iemācies kaut ko darīt. Jā. 7 eiro. Ok. Un kas notiek šeit? Kādas rezultātus palīdzējām sasniegt, vai kas ir noticis šo laiku? Jā, es eksperimentēju ar low ticket funnel. Kā tu redzi, tas low ticket funnels. No sākuma mēģināju tos zvanus, bet tam vienkārši nepietiek laika. Un tad pamēģināju low ticket funnel, un kas īstenībā ir diezgan interesanta tēma, ka tu vienkārši dabūni klientus bez maksas, principā, vai ne? Jo tas frontends atpelna ēdus. Un ko jūs palīdzējāt? Jūs palīdzējāt tīri ar idejām visādām. Jā, bija forši Tomas pasvied ideja par low ticketu. Gabriels no sākuma palīdzēja ar initial vispār pušu. Tā, jā, forši. Okay, un kādi ir rezultāti bijuši? Kādi cipari uz to low ticket? Restīvi? Tas pirmais produkts ir 7 eiro. Jā. Pēc tam ir kaut kāda upsell, downsell, kas ir notiek? Pēc tam ir upsells 1, upsells 2 un ir downsells. Okay. Jā. Kādās cenās ir tie upsell? Pirmais upsells ir 97, otrais upsells ir kaut kādi, tur ar mainīt, tur 900, 700 visādi. Okay. Un downsells ir split payments pirmiem upsellam. Ok, interesanti. Okay. Jā. Cik cilvēki procentuāli pērk upsell pirmo? Pirmo upsellu vidēji pērk 15%. Sanāk, katrs, principā, sastais nopērk vēl to. Jā, apmēram. Jā. Un cik tevi maksā Facebookā, Metā, lai iegūtu vienu pircēju? Dārgi salīdzinoši. Salīdzinoši to, ko es redzēju tajos mītingos ar citām meitenēm Latvijā, kuras citā sfērā darbojas, man ir kaut kādi 14-15. 14-15 maksā, lai viens cilvēks nopirkt mums to 7 eiro produktu, ko Miks uzliek šito te, ja? Jā. Vienu no šitiem. Ir iebildu meistarklasa, un otrs bija augsto zvanu meistarklasa. Kurš labāk strādās ar citu? Diezgan vienādi. Vienādi, jā. Ok. Un tad cik tev ir jau iegūti pircēji jau šādā veidā? Nopirkuši ir bišķi zem 300. Jau? Jā. Kādā periodā tas ir? Kaut kādas 6 pilnas nedēļas varētu būt. Jo tas tur kaut kāds slēdz ārā. Pirms jāņem, pēc jāņem, tur bija pauzes. Bet kaut kādās 6 nedēļas varētu būt. Ok, sanāk 6 nedēļās 300 pircēji. Apmēram, jā. Ok, un viņi arī pērk par 7 eiro, pēc tam pat 97 eiro, un tad daži arī kāds nopirkt to lielo produktu, pat 700 eiro. Nē, bet 15% nopirkuši to otru upsell ir, jā. Ok. Jā, un šis ir labs veids, kā tu pats minēji, kad tu vari investēt reklāmās, un tu vari, principā, dabūt pircējus pa vēl. Jā, šitas bija kaut kas tāds, ko es gribēju, lai notiek bez manas iesaists. Jo laiks ir tik, cik viņš ir, un vienkārši gribēs uzbūvēt kaut ko, kas strādā bez manas iesaists. Jā. Un kas tā ir plāns, vai tu man pats minēji, ka šis nav īsti tāds, kur baigi nopelnīt? Jā, šitas ir tāds, kur tu reāli dabūni vienkārši klientus bez maksas. Līdus bez maksas. Kāds ir plāns tālāk? Ko darīt, lai skalot? Ja godīgi nav tāds konkrēts vēl izdomāts. Apsēdīsimies, tiem padomāsim. Ok. Tā, lai mums priekšu. Tā. Vai tu vari man nedaudz izstāstīt, jo tu labi minēji, tu teici, ka tev ir pamatdarbs, kur tu strādā lielā kompānijā. Ļoti lielā kompānijā, tur tā nestāst, bet ļoti lielā kompānijā. Kāds bija tas process, lai tu tā kā savu šo jauno biznesu tā kā uzsāktu, ko tu darīji, kas bija tie soļi, tā lai citi arī saprot, dzird? Pārdošanas akadēmija, domāju, ja? Zini, kā man vienmēr ir bijis, laikam, es vienmēr esmu ko darījis paralēli, vai ne? Vienmēr gribējās kaut ko pašam darīties, bet vienmēr ir bijis tas kaut kāds, kad negribējās īsti savu seju likt tādā. Un tad kaut kā šogad, atkal tur bija New Year, New Me no sērijas, bet es tā domāju, ok, šogad pamēģināšu padalīties to kaut kontentu par pārdošanu, jo kaut kāda pieredze bija uzkrāta, kaut kā es esmu mācījies, un tam līdzīgi domāju, labi, Latvijas tirgumu sākšu padalīties. Un tie arī bija tie pirmie soļi patiesībā. Vienkārši saņemšanās ielikt kaut kādu kontentu ārā un parādīt pašam sevi.
Un tad kaut kā nonācu līdz jums. Un tad jau kaut kā lēni gari, tad sākās eksperimentēšana, teiksim, ar zvaniem, ar low ticket, nu tā. Tas sākotnēji tev bija tāds process, ka tev cilvēki pieteicās, plānoja tikšanos ar tevi? Jā, bet tas bija baigi grūti savienot. Tas ir tiešām ļoti time consuming. Un, teiksim, ja man nebūtu ko darīt ikdienā, tad tas ir fine. Bet tas bija tiešām baigi. Tu esi pamēģināt tur burtiski pāris nedēļas un saprati, ka tas vienkārši to nevar pavilkt laika ziņā. Okay. Un tad es pārslēdzos low ticketu. Un man liekas, interesants arī tāds drīkst teikt, kur ir arī tavs Facebook lapa, Instagram lapa, kur uzliks miks uz ekrāna. Un es zinu, ka tev ir arī angļu lapa, kur tu biji līdz kontentu, man liekas, ļoti ilgi. Tu līdz organizo saturu. Ļoti ilgi, nē. Tur es janvārī sāku likt. Okay. Es paliku mēnesi, ja godīgi. Okay. Un tad ko tu redzēji no tā, kas notika, kāda rezultāta? Vai nāca klienti no tā, vai nenāca? Man pat nebija offers. Es vienkārši izdomāju. Sākās visu to, kas izdomāja, vienkārši sākt postot kaut ko. Okay. Un to es sāku darīt angliski. Tas process ļoti lēns un mokošs. Tu liec, un tur sakotāji no nulles, tur nezinu, cik līdz 150 tik laikam. Un tad es kaut kā, tad mēs ar tevi tur runājām, toreiz izdomāju, ka labi, sākšu tomēr to darīt latviski, jo latviski, Latvijā tas, teiksim, pa pārdošanu tās zināšanas ir kāds ir, un tas izdomāju, ka sākšu šo kontentu likt latviski, un tad arī, tas ir tas latviskais profils, ko tikko parādīja. Kāda ir atšķirība tavuprāt, ka tu gribēji attīstīt savu biznesu, restīvi kontentu liekot, darot to, vai maksas reklāmas, un kā tu šito te raksturo, kāda ir atšķirība, kā tu redzi to? Jā, atšķirība ir milzīga, jo, organiskais, tas ir ļoti ilgtermiņa spēle. Es pat nezinu, cik ilgi organiski tev jāpusto, un tas ir nenormāls smags darbs. Un priekš maniem, ja godīgi, tas ir diezgan apgrūtinoši vispār postot kaut ko. Tur atcerēties ielikt vienā platformā, otrā platformā, man tas ir, ja godīgi, tāds tā kā zobs sāps. Bet ar maksas reklāmā tas ir vispār cits stāsts. Jo tu samaksā, un tu dabūni vienkārši konkrēti ieliec summu X un dabūni klientus X. Tas strādā. Jā, man šis liekas daudziem. Es nesaku, ka kontents nestrādā. Kontents acīm redzot strādā citiem, bet tur ir vai tev jākļūst baigi tam virālam džekam, vai arī jādara tas rītīgi ilgi, rītīgi consistent, tu tā kā pa bišķiņa maudz. Jā, tas ir tieši tā, ir atkarīgs, cik ātri tu gribi skailot. Ja tu esi vienkārši, teiksim, fine tur likt un pēc gadu garumā tur lēnām, lai tas viss izaugt, tad ir ok, jā. Bet, ja tu gribi darboties ātrāk, tad maksas reklāmas ir the way to go. Dārgie skatītāji, pirms jūs skatīties tālāk, zem šī video jums ir iespēja uzzināt, kā mēs jums iespējams varam palīdzēt ar pārdošanu un mārketingu. Tur ir sagatavota prezentācija, kurā jūs redzēsiet jaunākās tehnoloģijas, stratēģijas un metodas, kā mēs esam palīdzējuši simtiem klientu no visas pasaules iegūt vairāk klientus, pārdot vairāk un sasniegt savus mērķus. Bet, ja tas ir aktuāli, zem šī video aprakstā vai arī komentāros tu vari atrast šādas saites, kur tu varēsi par šo uzzināt. Bet tagad atpakaļ pie šīs foršās epizodes. Kas vēl bija tev tādi izaicinājumi, pirms mēs kopā sākām strādāt, kad tu jau biji sācis? Jo es teicu, ka mēs februārī sākām, bet tu sāki šo darīt janvārī. Bija kaut kādi vēl izaicinājumi, kas vēl bija tāds, ka tur kaut kādas jautājumas? Zini, kā man vispār nebija saprašanas, kāds ir tas endgames. Jo es vienkārši domāju, ok, visu, ko es sākšu, vienkārši sākšu ko likt ārā, un te jau let's see what happens. Un arī pie jums nākot man īsti nebija skaidrības, ko es gribu, ko es negribu. Un es domāju, labi, toreiz redzēju reklāmu, pieteicos. Un tad tā arī kaut kā tas notikās, nezinu. Kas tev ir licies tāds vērtīgs tajā mūsu sadarbībā? Es zinu, ka tev bija arī menedžers, kas strādāja ar tevīm. Mums ir arī tas mūsu klubiņš tāds. Tad ir vēl tā kā sesijas, kur mēs tiekamies. Kas tev liekas varbūt visvērtīgākais? Zini kā, man laikam visvērtīgākais bija tieši tas sākumā, tas man Gabs pušoja, tas bija, zini kā, jo man, tiešām ir aizņemts tās dienas, un tad vienmēr tas, teiksim, jo tā diena ir tā pilna, un tad tas viss paliek tādā otrajā plānā, jo tas nav man prioritāte, un tad Gabs vienmēr, izdarīji, uzrakstīji tur to, izdarīji, un tas bija vispār noderīgi, jo tas vienkārši nodara, ka tev someone keeps you accountable, vai ne? Jo tad pats, teiksim, vakarā tur apnāca, visu dienu tur bija pilna, ok, šodien nē, tur, un Gabs raksta, ir viesels, gatavs, ir, ok, labi, 12 naktī sēž dara. Tas tik lasa, ne? Jā. Tas palīdzēja. Mēs šito gribam vairāk, jo sanāk, ka tie, kas nezina, Gabriels, restīvi, viņš uzņēma, lai es palīdzu, bet neuzņēma, Lauris te uzņēma. Jā, Lauris un uzņēma, jā, bet Gabs bija tas, kurš... Jā, un tas ir tāds interesants, mēs arī te domājam, ka lai mūsu cilvēki, kas palīdz uzņemt klientus, lai viņi arī
tā kā viņus tur pačiko. Jā. Kas prasa enerģiju un eforu daudz. Tas īstenībā bija baigi noderīgi. Jā, tas tāds interesants. Es it kā to visu būtu izdarījis noteikti pats vienkārši daudz lēnākā pēcā, jo man tā nav ne prioritāte nekas, vienkārši savā gaitā. Bet, kad tev tāds laika klauvē pie durvīm, tad tas bija tāds, jā, ok, labi, gābi, tu idās rītā būs. Zinības laika jau neērt atlikt rītā, labi, tu līdz izdarīšu. Ok. Tagad, restīvi, tu teici, sāc pārdošanas akadēmija. Kāds ir vispār mērķis tajā pārdošanas akadēmijā? Tāds long-term mērķis. Pavisam vienkārši ir dalīties ar uzlabot pārdevēju prasmes Latvijā. Jo, tu pats zini, teiksim, kāds tas līmenis ir lielākā daļa Latvijas uzņēmumu, kad ļoti daudziem nav sakārtotie pārdošanas procesi. Un par cik es, teiksim, jau ilgu laiku strādāju kompānijā, teiksim, ar Amerikas tirgu, un kur tie procesi ir sakārtoti, es redzu, kā tam ir jābūt. Es esmu iegūst, teiksim, pietiekoši daudz zināšanas vispār par pārdošanu kā tādu. Un tīri dalīties ar to informāciju un palīdzēt uzņēmējiem uzlabot savus pārdošanas rezultātus. Tu plāno arī to akadēmiju attīstīt tādā līmenī, ka tu tur var taisīt finanses pietiekoši daudz un tā kā fully pievērsties tam? Es nezinu, pagaidām tas viss ir tāds vienkārši kā blakus. Labi, super, man liels prieks par tiem rezultātiem. Pēc sarunas jārunā tālāk, ko tur darīt un kā darīt. Skrēlit. Kur cilvēki var vislabāk tevi atrast? Kur viņiem sazināties ar tevi viņi vēlās? Ir vairākas vietas. Es esmu Instagramā pārdošanas akadēmija. Jā, tas ir šis profils. Jā, TikTokā ir pārdošanas akadēmija. Un ir skolu platforma, ir bezmaksas komūna skolā. Šitā, ne? Jā, bezmaksas komūna skolā, kur var pieslēgties, kur ir pieejami vairāk digitālai materiāli par pārdošanu, kursi. Un arī viens bezmaksas zvans ar mani mēnesī, kur var vienkārši pieslēgties, uzdot jautājumus par pārdošanu. Un ir arī maksas komūna. Bet var sākt, teiksim, vienkārši bezmaksas komūnu. Let's go. Jā. Super. Novēlu tev dafigā vairāk pircējus. Labi, es zinu, ka mūsu komanda tev pa to augsto zvaniem tūlīt nopirkšu. Mēs tieši arī tad bišķi to sākam darīt. Okay. Dažus jums ir vairāk cilvēki, dažus sāks augsto zvans. Tad nopāk iemācās kaut ko. Tā kā, lai tev viss izdodās. Paldies.